Mīļie, mīļie līdzcilvēki, tautieši, gaismotāji, ciennieki, gaismas darbinieki, un katrs gaišā būtne, kas šo ierauga, kas šo sadzird, ir tāds brīnišķīgs pirmsvētku laiks, un kur tik dziļš šis impulss, kad jārunā skaidra valoda, jo ir ļoti, ļoti dziļa līdzjūtība par to, kas notiek šobrīd šeit uz mūsu mīļās zemes. Mīļās planētas Zeme, arī šeit mūsu baltu zemē, baltu tautā. Jo es visu laiku cenšos vērst šo mūsu uzmanību uz gaišāko un iespējams kaut kur nesakot tiešos vārdos, jo tas rada nevajadzīgas provokācijas un kaut kādas. Taču šī ziņa šajā skaistajā, gaišajā laikā ir iespējams, lai paskatītos dziļāk, pasajustu, kā tu to sajūti. Un stāsts ir par to sviestu, kas notiek, kas tiek normalizēts. Un ir dziļa līdzjūtība. Kāds kaut kad ir iestāstījis cilvēkam par to, ka par brīvību ir jācīnās, ka ir jāizcīna, ka jāiet cīnīties. Es nezinu, kopš es šeit uz zemes es nācu, tīri cilvēcīgi. Man kaut kā tas tik ļoti nerezonē. Man jau no bērnības patiesībā likās dīvaini. Visi tie karu stāsti no vectāvu, kad stāstīju. Un par tām nežēlībām, ko ir piedzīvojuši mūsu senči. Un kam ir gājuši cauri. Un man ir licies, tad, kad es kā bērns jau to dzirdēju, man likās, nu kā? Tu skaties, liekas, taču pieauguši cilvēki. Normāli, viņi tiešām to, kura cilvēkos mīt šī nežēlistība, necilvēcība? Kā tas vispār ir iespējams? Un es kā spērts to. Toreiz atceros, skatījos, klausījos, kā tas ir iespējams tādā šeit uz zemes, kur es vispār esmu nogļūs. Ka tā var būt. Un viņai šobrīd uz zemes šeit ļoti daudz, kur notiek dažādas necilvēcības. Ļoti, ļoti līdzjūtība. To, kas notiek šeit. Mūsu mīļās zemes. Un tas ir tīri cilvēcīgi no šeit cilvēciskā. Jo es ticu gaišāk. Es zinu, ka var citādāk. Un ir kaut kāda dziļa līdzjūtība, kad ir kaut kāda daļa šo dvēseli, šo pieredzi, kaut ko tādu pieredzēt, un kad ir kaut kāda šī karma, un tiek tā izspēlēta. Man ir ticība, man ir dziļa ticība, ka var citādāk. Es ticu,
Es ticu, ka var citādāk. Es ticu cilvēku, kur atceras mīlestību, kur pieredz īstu dievišķu, beznosacīju mīlestību. Nekad mūžā nekaros. Nedarīs tādas nežēlistības, necilvēcības pret saviem līdzcilvēkiem. Nebija domāts, ka tas būs tik emocionāli, bet... Jo īstenībā tas ir tik garīgi. Jo tieši kaut kāda šīs sajūtas, tad, kad patiesībā tāda dziļākā šī garīga atmošanās nonāca, tad, kad bija tas viss tā... Es zinu, ka ja es šo kaut kur publiski likšu, tad atkal būs kaut kā, es visu laiku politi korekti iespējami, saprotu, jo algoritmos visur to kaut kur redzu un pēc tam ziņo un tad tas tam citas ziņas vienkārši sasniegt. Es pat nezinu, kā nosaukt masku bāli, to cirku, kas bija, kad visi ģērba maskas un nekur nedrīkstēja iet. Un toreiz es atrados Portugālē, kur cilvēki nedrīkstēja iet pludmalē, dabā, pat nekur, dabā cilvēki nedrīkstēja mežā iet, ka viņi negāja ar suni vai vēl kaut ko. Lai stiprinātu imunitāti, cilvēki nedrīkstēja iet dabā. Tajā mirklī arī likās, kur absurdāk, kur sviest, un tik dziļas sāpes par to, tāda līdzjūtība par to, kā tas viss tiek radīts, un nāca šī ārkārtīgi dziļā apzinātība, apziņa, kā tas viss tiek radīts, šīs ciešanas. Un arī, ka tam visam ir savu vieta, un, jo man bija ārkārtīgi dziļa šī netaisnības sajūta, un kaut kāda, kā tas ir, līdz kaut kādai nāca tik dziļas lūkšanas pār cilvēci, pār visu. Un tad pirmo reizi patiesībā notika šī, pēc tas, varētu teikt, lūkšana tika uzklausīta. Tā ir mistiska pieredze, kas pēc kaut kad padalos tādā slēgtākā lokā, kā tas notika. Daudz ir dzirdējuši, kas ir bijuši tādās tuvākās miedarbībās, bet, ziniet, tā sajūta, ka Dievs tevi sadzird, Dievs dzird un atbild. Un viņš ir visur, caur cilvēkiem, caur līdzcilvēkiem. Un tāpat toreiz pirmā šīs kopmeditācija, uz kur sapulcējās vairāk kā 600 cilvēku sanāca, jo sajūta šo dziļo aicinājumu. Un es nezinu, cik šobrīd satiksies uz šo laiku, bet arvien, jā. Mans aicinājums ir vienkārši izvēlēties mīlestību, izvēlēties ticību, sapratni, līdzjūtību, līdzcilvēcību, gribas teikt pilnīgi. Un lūgt, šis laiks ir tāds laiks, kurā padziļināt šo saikni. Kā tev patīk tā sauc? Ar visumu, ar dzīvi, ar kosmosu, ar Dievu, ar radītāju, kas tevī rezonē. Taču es aicinu lūgt. Saprotat, mīļie, mūsu katra nodomam, nolūkam ir tik milzīgs spēks mūsu domām. Un mūsu patiesībā vienīgais, ko mēs tā patiesi varam darīt, ir attīrīt šo prātu, attīrīt šīs destruktīvās domas un šīs destrukcijas, šīs neapzinātās destrukcijas, kas atspoguļojas tajā realitātē, kādu mēs kolektīvi pieredzam šeit uz zemes. Un līdz ar to šis aicinājums ir tiem, kuri jūt un zina, ka var citādāk. Un lūgt, vienkārši lūgt, vienoties meditācijās, patiesībā visu šo tuvāko mēnesi veltīt. Katru mīļu dienu, meditācijām, kādām lūkšanām, praksēm. Un patiesībā sākt ar sevi, sākt ar to,
apkārtējo, kas ir ap katru vienu, ar saviem mīļajiem, ar saviem līdzcilvēkiem. Tāds aicinājums ir beigt cīnīties, kaut ko pierādīt, bet vienkārši pieņemt un izvēlēties mīlestību. Nevairot kaut kādas šīs negatīvās negācija, kaut kādas šīs dusmu, baiļu un vēl kaut ko. Jā, redz, man neļauj šā sākoši pateikt tiem, kas tagad vismaz 10 minūtes skatās, par ko vispār bija šis video. Un, lai līdz tiem, kuri patiesi uztver to, kas nāk ar šo ziņu. Patiesībā, kas aizskāra līdz dziļumiem, kur bija kaut kādi, varētu teikt, pat pārmetumi par to, ko nozīmē mīlēt savu zemi, būt patriotam. Un aizstāvēt. Es zinu, ka katram ir tiesības uz savu brīvu izvēli, brīvu viedokli un iespēju. Un ziniet, mīļie, neviens zemes pleķīts, neviena materiāla lieta nav vērta cilvēku dzīvību. Piedodies, mīļie, bet es nezinu, man tas pilnīgi neliekas iet cīnīties par kaut ko. Vienkārši šobrīd es redzu un kaut kādos lokos, man tas liekas tik absurdi, un piedodiet, es cienu un respektēju katrs, kurš sevī to jūt šo aicinājumu, un bet manī tas tik ļoti nerezonē, un es to nevaru normalizēt. Atvainojiet, piedodiet, ja kādu aizskaru ar to, un es nevienu lūdzu neņemu to kā nekritizēju un nemēģinu vērtēt vai vēl kaut kā, bet, mīļie, man tas vienkārši tik ļoti nav saprotami. Kāds kaut kad ir sazīmējis uz kaut kādas kartes, kaut kādas robežas, kur ir kaut kāda viena valsts, otra valsts. Jā, ir tautas, jā, kur ir kaut kādas valodas, kaut kādas kultūras, kur ir bijuši. Bet es saku, no bērnības, man likās, kā? Un man liekas, taču cilvēki, un mācoties arī skolā vēsturi, man liekas, tiešām, labi, es saprotu, barbari, kur nebija kur šī te cilvēcība, šī. Un man liekas, absurdi, un man liekas tajā, taču mūsdienu pasaulē, kad šī cilvēku apziņā, tas nav iespējami, ka cilvēki ietu viens ar otru cīnīties par kaut ko izdomātu. Un ja tā paskatās aiz tā visa, diemžēl, daudz jau to zina, un ir kaut kur. Un tas nav nekādas aizvērstības teorijas. Tas reāli ir ārkārtīgi netieši biznes. Piedodiet, ka tik tieši, bet vienkārši paskatieties reāli, kas tas ir. Ka šo tagad dēļ šīs teiciena, šis būs ļoti kaut kāds nepareizs viedoklis, bet papēta dziļāk katrs, ja tas interesē. Tā nav nekāds, tas ir vienkārši biznes. Apskatieties, kam kas pieder, kas ko ietekmē. Kāds spēles, labi, tur liela daļa ir ļoti skaisti nomiskāti, bet patiesībā tas ir vienkārši redzams. Jums neliekas absurdi, paskatiet tādas, kaut kādas iet tajās, šeit ir jārunā konkrēti, vienkārši tieši. Paskatiet, tiešām, jums liekas, ka, tas, kas notiek mums šeit kaimiņos, ar tiem resursiem, kas ir, tas ir vienkārši tik melns biznes. Kā to citādāk vēl nosaukt? Bet labi.
bet tā līdzjūtība ir par tiem cilvēkiem, kuri par to iestājas un cīnās, tic idejai, tic kaut kādai misijas apziņai, ka šo cīņu, ka tā ir cīņa par brīvību, cīņa par mieru, cik tas absurdi izklausās, cīņa par mieru, nu nopietni. Un tad, kad man piedāvāta iet mācīties, kā šaut, nu nopietni. Tas taču ir patriotiski. Aizsargāt savu zemi. Es nezinu, cik mēs tālu esam nonākuši, ka tas tiek tā normalizēts. Un ka taču jāsagatavojas, nu nopietni. Mīļie, mūsu apziņa pieļauj tādu šeit iespējamību. Nu jābūt taču reāli. Un saprot, tas tik tālu tiek normalizēts, ka es skatos, un cilvēki ir tik tālu, tajā, ka vienkārši, es vienkārši dziļāk tur es nekomentēšu tie, kam vajadzēja saprast manu sajūtu, manu godīgumu, īstumu, cilvēcību šajā. Man tas neliekas normāli. Un es negribu iedzināties kaut kādās ģeopolitiskajās šajā spēlē un visā tajā netīrajā biznesā. Nezinu, kā citādāk to var nosaukt. Tāpēc tas, ko mēs varam, katrs ir vienkārši radīt tik dziļu saikni ar Dievu, ar avotu, kurā mūsu lūgšanas, mūsu nodoms tiek sadzirdēts, saklausīt. Un nepaļauties šīm baiļu manipulācijām, šīm netīrajām spēlītēm, kurās tik ļoti daudz mēģina iemecināt vienkārši, pārliecināt. Nu jā. Es ticu, es zinu. Un mainoties apziņai mainās. Un tas, ko šobrīd, kas uz zemes notiek, ir milzīgs pārmaiņu laiks. Garīgais atmošanās laiks. Un tad, kad ieraugu pieredzi to no tāda pilnīgi cita skatu punktu, no cita dziļuma. Daudz lielāka brīvība. Citas spēles noteikumi. Bet tas ir briedums. Tā ir pieaugšana. Dvēseles garīgām. Jā, tā pārdomām. Tāpēc, mīļie, aicinu būt vienoti. Lūgšanās, vienoti gaismas darbos un veltīt enerģiju, fokusēt uz gaišāko. Visu savu uzmanību, darbu veltīt uz to, lai spēcinātu saikni ar radītāju, spēcinātu šo dievišķās apziņas klātesamību mūsu katra individuālā, kolektīvajā vienotajā apziņā, kur viss ir viens. Aicinu attīrīt domājošo prātu, ļaut ienākt mieram, dziļam, mieram, pieredzēt arvien dziļāku saikni, radītāju, Dievu, saisto, neapraksturojumu, bezgalīgo mīlestību, tās rūpes. Cik ļoti mēs esam Dievu mīlēti. Mēs
ir šeit, mūsu sirdīs, šīs durvis, šis portāls, pēc aicina kopīgi meditēt, lūgt, vairot gaišāko. Tas ir tik būtiski. Un šis laiks, šis ir brīnuma laiks. Šī Kristus apziņa, šī smalkā plāna, klātesamība, šie dziedināšanas brīnumi, attīrot šo destruktīvo, ilusiono, šo nokalpojušo, izšķīdinot to gaismā, mīlestību. Mīlu, pateicos katram vienam, pateicībā par to gaismas darbu, ko dari, to gaismu, ko tu nes. Mums šeit ir jābūt kā gaismas stariem lāpām, tad, kad ir visdziļākā tumsa. Mīlu, pateicos. Neskatoties uz visu to, izvēloties, tā ir mūsu skata, virzīt uzmanības gaišāko, spēcināt gaišāko, spēcināties garā, spēcināties ticībā, spēcināties Dieva apziņā, radītāja apziņā, jeb beznosacījuma mīlestība, un tā ir visspēcīgākā enerģija, gaisma, kura dziedina un dara brīnums. Lai top, lai notiek visharmoniskākā, viskaistākā iespējamā laika līnija šeit uz zemes. Pateicos.